uzstāju to, ka mums bija 4 svētku dienas. Mums ir ienākuši papildu jautājumi, kurus es tiešām lūgtu ieslēgt dienas kārtībā. Tāpēc lūdzu visi paņemiet dienas kārtības lapas un būs dažas korekcijas. Tātad atveriet 12. jautājumu, tātad tur ziņo Lidija Šatilova, tātad viņa ir atvaļinājumā, viņu aizvieto Ilmārs Repševiņš. Tālāk nākošais Mihailova arī jau aizgājusi atvaļinājumā un arī ziņos Poga atzīmējiet. Tālāk par zivju nozveju ir klāt nācis iedzīvotāju iesniegums par zivju zveju. Tātad lēmumu projekti ir sagatavoti, lūdzu padaliet. Tātad lūgtu arī ieslēgt iedzīvotāju Rubašenko iesniegumu. Un par zivju zveju un zemes jautājumiem ziņos jurists Denis Kuznecovs. Sakarā ar to, ka Strelčs attaisnotu iemeslu dēļ šodien nevarēja ierasties uz sēdi. Pārējie jautājumi tālāk ir dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. 24. jautājums ir par SIA Bioplus iesniegumu izskatīšanu, izslēdziet lūdzu telefonus, ziņo Balaini Ineta. Tālāk nākošais jautājums ir par dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieces iesniegumu, ziņo Poga. Nākošais ir par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domas priekšsēdētājai, ziņo Klinģāne. Tālāk nākošais par papildu atvaļinājuma piešķiršanu domas priekšsēdētājai, ziņo Klinģāne. 24.5 par iepirkuma izsludināšanu Aglonas novada vajadzībām un 25.6 par iepirkuma procedūras pārtraukšanu. Tātad ir tādi sekojošie jautājumi, jūsu priekšlikumi. Vai mēs par tiem jautājumiem, kurus es ierosinu ieslēgt domas dienas kārtībā, balsojam par katru jautājumu atsevišķi vai par visiem kopēji? Ir jautājumi, lūdzu, Igor. Kāds sakars Bioplus ar Inetu Palēnu? Viņa to jautājumu ir kaut kādā veidā bīdījusi, izskatījusi, koriģējusi. Mums Daugavpils vidas reģionālā pārvalde atsūtīja sniegt atzinumu un veikt sabiedrisku apspriešanu. Viņi palielina jaudu biogāzes koģenerācijas stacijā. Nē, tad Ineta pēc būtības. Kāds sakars mūsu plānošanas daļai? Tātad mums ir jāizsludina publiska aptuvē. Apspriešana, jā. Vai nu sabiedriska apspriešana, vai jāsniedz atzinums par to, ka mēs tā kā piekrītam, lai viņi palielina šo te jaudu. Ir 2 varianti. Es varu arī paskaidrot. Un 30 dienu laikā mums jāsniedz atbildi, līdz nākošajā sēdē mēs nevaram tik ilgi gaidīt. Bet par cik šo lēmumu projektu arī iesniedza Valainīna, tāpēc arī es uzrakstījām visu uzvārdu. Vēl par iepirkumiem izpildīsiet redaktors ziņos, kas saka, jā? Butevičs visu skaidrs. Butevičs, jā, viņš arī sagatavojas. Es jums izdarīšu, visi lēmumu projekti ir sagatavoti laicīgi. Tātad, lūdzu, kā balsojam par izmaiņām kopēju vai par atsevišķi par katru jautājumu? Lūdzu, Krimāna kungs. Es gribu aizrādīt priekšsēdētājiem nākošu reizi kārtējā sēdē, lūdzu nerakstīt dažādu jautājumu, iesniegumu un informāciju. Jā. Tā ir dienas kārtībā, kas deputātiem jābūt pieejamai 3 dienu laikā pēc mūsu nolīkumā, un zem tā nevar saprast, tur nav neviena lēmuma projekta nekāda. Otra lieta, ja es laikam vienīgais deputāts, kur visu nesaņēmu, jā. Jūsu iesniegums bija mums nosūtīts par jūsu atvaļinājumu. Pēdējo, ko es saņemu, bio top laikam atvainojos, ja kaut kā nepareizi nosaucu, jā. Varu paskaidrot, mans iesniegums un lēmumu projekts tika sagatavots. Jūsu uzdevums vai jūsu, kā jūs vēlaties, vai jūs varat ieslēgt šo jautājumu vai neieslēgt.
par ikgadējo manu atvaļinājumu. Lūdzu, varat izslēgt šo jautājumu, dienas kārtības jautājumu. Tad tas ir jūsu. Bet attiecībā uz to, ka ir tiesības paskatīties domes nolikumu, ka ir iespējams papildināt parasto dienas kārtību, jā, tad mums ir kārtējā sēde, un mēs varam papildināt ar papildus jautājumiem. Lūdzu. Mana latviešu valoda ir sliktākā. Es vēl jautāju, vai es vienīgais deputāts nesaņemu, un bija pēdējais dokuments pie šodienas kārtējas sēdes, ir biotopu iesniegums. Vai citi deputāti visu saņema, tad man būs jautājums Pogai vai Lietvede vai kas tur, ja? Citi pārējais saņema visus materiālus. Jums ir vajadzīgs kāds iesniegums? Nē, man vajadzīgi dokumenti, kuri varam uzskatīt, ka mēs šodien sanācam šeit strādāt. Jā, pareizi. No atvilknes iesniegumus pēc tā, kā jums liekas, jā? Tā. Es nedomāju, ka jūs par savu atvaļinājumu nezinājāt to... Jā, es izlēmu tikai pēc svētkiem, tāpēc, ka man bija piedāvājums uzlabot veselību. Lūdzu. Labi, sakarā ar to, ka citi deputāti arī daudz ko nesaņem, man ir jautājums par 18. un 22. punktu. Mums ir finanšu nodaļas atzinumi. Jā, mēs skatījām finansu komiteju. Pagaidiet, skatījām, mēs daudz ko skatījām, arī manus iesniegumus, mutiskus un kādus gribat. Jā, atzinumi ir šodien, jūs varat man pāriem deputātiem parādīt. Es atvainojos, lūdzu, nāks jautājums, jūs Pagaidiet, es nevaru balsot. Vēlreiz prasu paskaidrot man, kā vienam negudrākiem deputātiem. Ja? Mums nolikums nosaka kārtību. Ja? Ja tas ir saistīts ar līdzekļiem, kur ir finanšu nodaļas, atzinums vai skaidrums un tā tālāk. Ko jūs tur izskatījat deputāti, apsveicu, bet lasiet nolikumu. Ir vai nav? Ja nav, tad ir jautājums. Vaļa, jūs gatavojat atzināt, ne? Jā, par tiem diviem jautājumiem. Ir visi parakstīti. Ir, ja? Jā. Kur viņi ir? Kāpēc deputāti nevar saņemt? Es nezinu, kāpēc jūs nesaņemat. Jums ir divas... Man jautājums pārējiem deputātiem. Jūs saņemat uz savu e-mailu, ja atzinumus no finanšu nodaļas par 18. un 22. jautājumu. Lūdzu. Ja saņemat, apsveicu, tad laikam neviens deputāts nav... Helena, atļausiet lūdzu. tādu lietu pateikt. Nevajag nolot uzreiz. Es nezinu, kāpēc. Saprotiet, šie jautājumi, ko uzdot Vaļums. Es mīlu viņu ļoti, protams. Bet ja nav... Mani? Jā. Nevar. Jūs nevarat atbildēt viņam vienkārši, tā ir jūsu problēma. Kāpēc jūs nesaņemat? Bet es saprotu, citi saņemat. Tad lūdzu ieprotokolēt, ka visi saņema finanšu nodaļas vadītājas atzinumu uz e-mailu, par 18. par iepirkumu jaunu pasažieru automašīnu iegādi un par transporta nodaļas vadītāju iesniegumu par autobusu iegādi. Tad es lūkšu tad izpildu direktoram izvērtēt situāciju, ka mums nav visi vienādi deputāti. Sagatavot rakstus ziņojumu nākošie sēdi. Man jautājums ir Inesei, viņa gatavoja visu tehnisko daļu. Jūs izsūtījāt visus dokumentus vienādi visiem deputātiem? Visiem vienādi. Viss skaidrs. Ir priekšsēdētājs vēlēs precizēt, manuprāt, šeit nav nesaprašanās vai atzinums vai saskaņots. Saskaņots, acīm redzot, tur ir uzstāvās mazus par autobusu iegādi. Jā, par atzinumu šeit ir. Visu skaidrs, jā, ko pārējie saņemā. Atzinumu, jā. Nē, saskaņots. Nē, tad mēs nemuļāsim šo jautājumu. Ja jūs nesaprotat, ko mums vajag darīt, turpināsim, ja es apsveicu. Labi, tā, vēl kādi jautājumi. Kā mēs balsojam atsevišķi pa jautājumiem vai par izmaiņām kopīgi? Kā vajag pēc likuma? Kā vienojas deputāti? Lūdzu, tāpēc es prasu, kā vienojas deputāti? Atsevišķi. Atsevišķi, labi. Tātad par to, kā 12. jautājumu par grozījumiem Agnoles vidusskolas nolikumā ziņos Ilmārs Repš. Lūdzu, balsojam. Kas par to? Lūdzu, balsojam. Par? Pret? Pret Krimāns. Tālāk nākošais. Es atturos. Reščenko atturas. Tālāk uzreiz vajag. Par? Jā, jo es nedzirdēju. Nu labi, skaidrs. Par Agnoles novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Mihailovas iesniegumu
Tātad lūdzu ziņos Poga, kas par to lūdzu balsojam par. Tā, par Solima, Dimpers un Butevičs un Streike. Pret Krimāns, atturas Reščenko. Nākošais jautājums ir par zivju nozveju iesniegums un lēmumu projektu esam izdarīju. Vai ieslēgsim šā iedzīvotāja iesniegumu šajā jautājumā? Lūdzu, kas par to, ka ieslēgt, lūdzu balsojam par. Par tātad Streiki, Solima, Reščenko, Dimpers un Butevičs, pret, atturas Krimāns. Nākošais jautājums. Par SIA BioPlus iesniegumu izskatīšanu ziņo Valaine Ineta. Kas par to, lai ieslēgtu šo jautājumu dienas kārtībā? Lūdzu, balsojam par. Tātad Streike, Solima, Reščenko, Dimpers, Butevičs, pret, atturas Krimāns. Nākošais. Par dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iesniegumu ziņo Poga, kas par, lūdzu, balsojam par. Streike, Solima, Reščenko, Dimpers, Butevičs. Es nebiju par. Nu, tad lūdzu celiet nopietnāk. Es neceļu. Tā, lūdzu, par Streike, Solima, tālāk, neredzu, Dimpers un Reščenko, Butevičs atvainoja. Pret, atturas Reščenko un Krimāns. Nākošais jautājums. Par ikgadēja atvaļinājuma daļas iesnieguma, par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai ziņo Kliņžāne. Lūdzu, kas par iekļaut šo jautājumu? Par. Tātad Solima, Reščenko, Dimpers un Butevičs. Es astādinu sevi no balsošanas pret Krimāna kungs. Tālāk par papildu atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja ziņo Kliņžāne. Lūdzu, kas par Solima, Reščenko, Dimpers un Butevičs. Es atstādinu sevi no balsošanas pret Krimāns. Nākošais par iepirkumu izsludināšanu Agmunas novada vajadzībām ziņo Butevičs. Kas par Streikes, Solima, Dimpers, pret, atturas Krimāns un Reščenko un Butevičs atstādina. Tā. 6 mēs esam. Lūdzu. Tā, neiekļaujam šo jautājumu. Tālāk nākošais par iepirkuma procedūras pārtraukšanu. Lūdzu, kas par Streiki, Solima, Dimpers, pret, Krimāns, atturas, Reščenko, Butevičs atstādina no balsošanas. Nav. Tātad 2 pēdējie jautājumi netika iekļauti dienas kārtībā, pārējie ir iekļauti. Sākam darbu pēc jautājumu secības. Tātad pirmais jautājums ir par Agmunas novada domes izpildu direktoras Pogas atskaiti. Es jums dodu 10 minūtes laika. Lūdzu.